Ņemot vērā degvielas cenas, kurām lielākoties ir tendence tikai vienīgi kāpt, gan autoražotājiem, gan arī pašiem autostūrētājiem rodas aizvien lielāka vēlme rast kādu derīgu alternatīvu. Lai cik tas arī neizklausītos neticami, pirmā automašīna, kas prot pārvietoties ar elektrību saules gaismu, ieraudzīja jau tālajā 1900. gadā. Šīs pasaulē pirmās hibrīda automašīnas autors ir Ferdinands Porsche. Tas pats kungs, kuru vārdā šodien tiek sauktas visā pasaulē labi zināmās sporta mašīnas. Labs laiks ir pagājis, un vācu ražotājs Porsche atkal prezentējis modernu un jaunu hibrīda tehnoloģijas prototipu, kas kaut nedaudz varētu līdzēt autobraucēju bezspēcīgajā cīņā ar degvielas cenu kāpumu. Jaunās tehnoloģijas galvenais uzdevums būs apvienot divas gandrīz nesavienojamas lietas – sporta mašīnas dzinēja jaudu ar degvielas ekonomiju. Tā savu īsto debiju gan piedzīvos tikai pēc pāris gadiem kopā ar Porsche Panamera automodeli. Tomēr jaunā hibrīda dzinēja tehnoloģija, kurā savs spēks automašīnas dzīšanai uz priekšu apvieno elektro- un benzīna dzinēju, tiek testēta jau šodien, izmantojot Porsche Cayenne parketa džipu. Elektroniskais motors ir iemontēts starp galveno pamatdzinēju un 8 pakāpju automātisko ātrumkārdu. Visa pasākuma norit kontrolē 40 kg smags vadības bloks, kas tiek saukts par hibrīda menedžeri. Un kā apgalvo ražotāji, šis ir jaudīgākais dators, kāds jebkad iebūvēts automašīnā. Tas tad arī ir galvenais noteicējs, kurā brīdī automašīnas 4 riteņu piedziņai jāpieslēdz elektromotors lielākas dinamikas panākšanai. Bet elektromotors arī viens pats spēja bez liekām pūlēm likt šai masīvajai automašīnai uzņemt ātrumu līdz pat 120 km/h. Nepilns 70 kg smagais elektrodzinēja enerģijas avots ir noslēpts rezerves riteņu vietā, un šī baterija spēja dot 288 voltu augstu spriegumu. Uzlādēt tā tiek gan tad, kad auto vienmērīgi brauc, gan arī tad, kad tas bremzē. Un kādi tad visiem šiem pūliņiem ir rezultāti? Skan jau lepni. Jaunā hibrīda tehnoloģija ļauj ietaupīt līdz pat 25% degvielas par spīti lielajam 3,6 litru dzinējam. Milzīgais un sportiskais džips uz 100 km vidēji patērēs 9,8 litrus degvielas, bet nākotnē Porsche centīsies iekļauties arī 9 litros degvielas. Salīdzinājumam varam minēt, ka klasiskais Porsche Cayenne uz šo standartu 100 km attālumu noēd vismaz 13 litrus benzīnu. Lai arī Porsche tagad sevi ir lepni ierindojuši zaļu domājošo autoražotāju pulciņā, vismaz ķeksīši pēc. Mūsuprāt tiem, kas šādas auto var atļauties, degvielas ekonomija parasti daudz ko neinteresē. Tomēr hibrīda sporta auto arī nav peļama lieta, jo dažās valstīs pastāv īpaši nodokļu atvieglojumi zaļajām automašīnām. Turklāt, starp citu, tepat blakus Igaunijā šādas zaļās automašīnas pilsētas ielās var atstāt stāvvietās bez maksas. Savdabīgi stāvvietas brīvbiļeti par nieku 25 līdz 30 tūkstošiem latu.